Kāpēc labāk pārdot dzīvokli bez remonta tādu, kā ir? Jo remonts nozīmē riskus. Termiņu vilkšanās, budžeta pieaugums, čakars ar meistariem un vēl papildus naudu jāatrod. Tā arī maksā. Un beigās labākajā gadījumā atstīs to, ko es ieguldīju. Sliktākajā gadījumā aizies mīnusā. Piemērs. Šonedēļ Juglā pārdevu dzīvokli par 24 800. Bez remonta vienkārši izvedu mantas iztīrību. Ja būtu taisījis remontu, var būt pārdot par 33–36 tūkstoši. Starpība 8 līdz 11 tūkstoši. Noņemot peļņas maržu, remontu budžets paliktu kaut kur 7–9 tūkstoši. Par tādu budžetu uztaisīt kvalitīvu remontu nevar. Tāpēc bieži ir izdevīgāk pārdot tādu, kā ir, par zemāku cenu, ātrāk apgrozīt kapitālu, nevis iesprūst ar remontiem. Atceries, būtiska peļņas daļa vienmēr slēpjas iegādes cenā, nevis remontā. Kā tu dari? Remontē vai pārdot tādu, kā ir?